Jūs mums prasat, un mēs jums šodien atbildēsim. Tātad, kas vispār ir STEM up un kā tā atšķiras no citām galda spēlēm? STEM up ir izglītojoša spēle par STEM zinātnēm – Science, Technology, Engineering un Mathematics un vēl citām nozarēm. Tāpēc tu spēlē un mācies vienlaikus. Vai šī spēlē tikai gudriniekiem? Nē, tā nav. Mēs taču katru dienu kaut ko jaunu uzzinām. To, ko tu zini, to tu varēsi mierīgi atbildēt. To, ko tu nezini, tu galu galā beigās iemācīsies, jo šajā spēlē ir ļoti daudz loģiskie jautājumi. Vai STEM up ir vairāk spēle vai mācību līdzeklis? Gan. Tāpēc, ka tad, kad tu izmanto viņu kā mācību līdzekli, tu vari spēlēt, piemēram, viens pats un izmantot pašas jautājumu kartītes kā atgādinājumu kartītes vai jautājumu sev gatavojoties kādam eksāmenam vai pārbaudas darbam. Bet tā, kad tu spēlē lielākā kompānijā, tad jūs kopā tiešām varat iedziļināties spēles azartā un pavadīt fantastisku laiku. Vai šī spēle tiešām palīdz iemācīties kādu skolas priekšmetu? Es teiktu, ka jā, tāpēc, ka šīs spēles galvenais uzdevums ir radīt interesi un pašpārliecinātību. Piemēram, ja tu gribi apgūt kādu fiziku vai ķīmiju, bet skolā ir garlaicīgas stundas, tad tu vari mierīgi spēles laikā iemācīties ļoti daudz jautājumus. Un tu pats vari trenēties mājās. Vai šo spēli var arī spēlēt kādā ātrākā variantā? Jā, protams, kā es iepriekš teicu, šajā spēlē tu vari izveidot pats savus noteikumus. Tu viņu vari spēlēt 5 minūtes, 10 minūtes, 3 stundas vai pat 10 stundas. Cik tev uziet? Vai šī spēle varētu būt laba dāvana priekš Ziemassvētkiem gan skolēniem, gan skolotājiem? Es teiktu, ka noteikti, ka jā. Jo, piemēram, skolotājs var savās stundās šo spēli izmantot, lai padarītu stundu interesantāku. Es domāju, ka stundas noteikti būtu interesantākas, ja būtu iesaistīts STEM up. No cik gadiem var sākt spēlēt STEM up? Formāli pēc noteikumiem no 14, tāpēc, ka tas laiks, kad tu sāc skolā apgūt fiziku, ķīmiju un bioloģiju. Bet es jums pačukstēšu, pat mūsu mazākais brālis, kuram ir 7 gadi, sāk izrādīt interesi par zinātnēm, un tāpēc viņam noderās šī STEM up spēle. Tāpēc, jo ātrāk, jo labāk. Cerams, ka mēs jums palīdzējām. Rakstiet zem video vēl dažus jautājumus, lai varētu atbildēt tālāk. Bet tagad mēs paši spēlēsim STEM up.